Čau! Paldies, skatītāji, ka atkal esi pievienojies mums. Mēs atkal esam Versum biznesa kompleksā. Mums šodien ir lieli svētki. Es atkal esmu kopā ar BLV Advisory Group pārstāvu vadītāju Sergeju. Prieks tev redzēt. Jā, prieks tev redzēt arī. Jā, tiešām šodien ir liela diena. Šodien ir pāri svētki mūsu kārtēji kompleksai ēkai. Bet daudz kas ir izdarīts pa šo laiku. Mēs ar tevi diezgan nesen bijām apskatījušies ēku, kur bija būvniecības procesa, un es tev apsolīju, ka tuvākā laika viņa būs pabeigta. Solījums turēts. Jā, rekur ir viņa pabeigta. Un šodien mēs atkal varētu aiziet un apskatīties, kas tas ir Versum, kas ir 3-1 koncepts. Jo daudz prasa, un es domāju, ka īstais laiks šobrīd atrādīt, kā tas ir dabā. Super, paldies tev! Jā. Kā jau teicu, solījums turēts, nu tad pastāst. Jā, tātad, kamēr mēs ejam, vēlreiz atkārtosim, kas tas ir 3-1. 3-1, tas ir ļoti mūsdienīgs, tas ir ļoti ērts, tas ir ļoti efektīvs, tas ir ļoti ekonomisks, tas ir ļoti izdevīgs risinājums, kā organizēt savu darbu, kā organizēt savu biznesu, un viena vietā tev ir gan birojs, gan noliktavā un veikals. Tas viss mums dod iespēju ļoti ekonomēt resursus un vislabākā veidā komunicēt savas kompānijas iekšpusē. Tāpēc rekur ir, mums šobrīd ir paraugs tam, kā izskatās viens no šāda veida 3-1 moduļi, un mēs varam apskatīties. Lūdzu, ielaiž mūs. Super! Laižam iekšā showroomā. Jā, dāmas priekšā. Paldies! Tā. Un šeit mēs esam jau tā ir showroomā. Jā, kā tu redzi, šeit ir diezgan labi saplānota telpa. Jā. Ļoti labi ir apgaismota telpa, jā, ar brīnišķīgu piekļuvi pie parkinga. Jā, tā kā ļoti labi pārskatāma zona, un viņa ļoti uzruna ienākt un uzzināt, kas jums šeit ir. Jā. Tāpēc šeit klasiski ir gan showrooms, gan šeit tevi sagaida pārdošanas cilvēks, kurš jau saprot, kas tev ir vajadzīgs. Un, protams, jebkurš veikals, viņam vajag diezgan tādā pārdomāt noliktavas zonā. Un atkal, kā tu redzi, mēs nonākam caur kontrolētam durvīm, ja, un ienācam jau absolūti tādā plašā un augstā telpā. Kā tu redzi, šeit ir nodrošināt visu veidu nepieciešamā inženiertehniskais nodrošinājums. Šeit ir gan ventilācija, gan karstais ūdens, gan arī ir iespēja uzstādīt visas dzēsēšanas agregātus, jo iepriekš mēs ar tevi runājam, kā šāds koncepts viņš derēs jebkam. Vai tu esi furnitūras tirgotājs, vai tu esi medicīnas iekārtu vai medicīnas kaut kādu industrijas pārstāvis. Jā. Šīs telpas ir brīnišķīgi pielāgojamas tam, lai tu vislabāk justos sava biznesa. Un it īpaši šāds biznesa modelis, viņš visvairāk ir atbalstīts no maza un vida uzņēmēju klāsta. To mēs redzam jau no tiem, kuri šeit esot iekārtojušies Versum birojos. Jā, un noteikti tas ir tas klients, kuru šāda telpas var interesēt. Arī varam panākt bišķiņu uz priekšu. Jā, šeit tu vari arī redzēt, ka plūsmas ir absolūti sadalītas. Šeit ir absolūti brīnišķīga zona. Piegādes zona, jā. Tā dod iespēju piekļūt ar dažāda tipa transporta līdzekļiem. Un noteikti šīs telpas, viņas ir vienkārši fantastisks risinājums dažāda veida noliktavam. Sergej, viens jautājums. Tāds, kā jau sievietei. Man kā reiz šorīt no rīta viens klients zvanīja un prasīja par griestu augstumu. Varbūt tu varētu pastāstīt aptuvenais griestu augstums. Es pateicu 3 metri, tas izrādījās birojā. Tas te ir 6, ja kaut ko. Kā tu redzi, tas ir viss ļoti individuāli, jo skaidrs, ka ļoti liels augstums, viņš nav vajadzīgs visur. Jā, protams, ka 3 tas ir telpu augstums, kas atkal ir ļoti veiksmīgs risinājums telpām. Ja mēs runājam par
augšējiem stāviem, tad viņš tur ir vēl lielāks, jā, bet kopumā noteikti šis augstums, viņš ir pielāgojams jebkura veida noliktavas sistēmām. Ja? Un tas ir tā pareiza atbilde, kur tev iet. Gan grīdas slodze, gan augstums, gan attālumi starp noliktavām šeit jau ir iekodēts kaut kāds savs izvietojums. Tāpēc, protams, var izmantot to plānoto izvietojumu, plauktu izvietojumu, bet, protams, var arī pielāgot atbilstoši tam biznesa vajadzībām. Bet ejam jau uz biroju. Mums noteikti jāapskatās birojas, jo vadītājs, grāmatvedis, pārdošanas vadītājs, viņi noteikti sēdēs šeit tāpat. Un noteikti visu var kontrolēt, vai prece ir saulaicīgi saņemta, vai prece ir saulaicīgi izdota pircējiem. Ja? Tāpēc tā komunikācija starp noliktavu vadību un pārdošanu ir ārkārtīgi svarīgs komponents, kad runā par tādu atkal video biznesa nišu. Un re, kur ir? Atkal, ja šeit ir vairāk par 3 metriem, ja šeit telpas vairāk par 3 metriem, ir apgaismojums, ir kondicionieris. Jā, tā kā jebkuros laika apstākļos šīs telpas būs ļoti komfortabli uzturēšanai. Diezgan atverts plānojums, ko es jau redzēju, Versum klienti ļoti labi pielāgo un veido tādas atsevišķu darbu vietu sadalījumu, vai tieši tie Open Office piekritēji, viņi paliek un atstāja līdzīga šajā plānojumā. Tas atkal ir ļoti individuāli atļaujams. Ja? Bet atkal, ja mēs redzam... Var pielāgot jūsu prasībām, protams, vai ne? Vai virtuves zonas atsevišķas, vai pārunu telpas kādas? Jā. Un šobrīd atkal mēs varam paskatīties pa logu, jā, ļoti daudz gaismas. Mūsu trešā kārta. Jā, trešā kārta iet ar grafika apsteigšanu pa 1 mēnesi pa priekšu. Tas arī ir tāds diezgan labi uzņemtais temps. Jā, un īstenībā tiem, kuri šobrīd plāno savus budžetus nākamā gada periodam, īstais laiks padomāt, vai tas nav īstais brīdis, lai uztaisītu tādu level up gan saviem darbiniekiem, gan savam biznesam, gan ieiet jaunajā atskaites posmā, tāda jauna forma. Ja? Tāpēc rekur ir, bet mums vēl ir viena daļa. Mums ir viena daļa, kur mums vajag ar tevi bišķiņ pastaigāties, tas ir birojēkā, jo tā var būt nav tikai 3-1 koncepts, bet arī pilnvērtīgais atsevišķais birojs. Jā, kad var arī iznomāt tikai biroju. Jā, tāpēc aizējām apskatāmies arī, kas mums tur būs. Jā, Sergej, par tām 3-1 konceptu es redzēju mūsu tajā B ēkā. Ir vieni nomnieki, kuriem veikals nav vajadzīgs, un viņi tur ir ierīkojuši tādu foršu čilzoniņu. Tā kā arī pārunu telpas. Zini, ka tās telpas... Var improvizēt, vai ne? Protams, improvizēt, jo svarīgi saprast, kas tiešām ir vajadzīgs klientam. Ja? Jo skaidrs, ka telpa pat pa sevi, viņa paliek tikai telpā. Jā. Un viņa kļūst par tava biznesa mājām tikai tad, kad tur iekšā ir savs zināmais message, jā, ko tu gribi nodot vai no saviem pircējiem, vai no saviem darbiniekiem. Jā, jo skaidrs, ka tas ir diezgan tāds... fleksibli, vai ne? Nē, tas ir vienkārši katra uzņēmuma sejā. Tas ir birojs. Jā, un šobrīd acīm redzami, ka ja tu pārdod tā kā stabili un mērķi uz izaugsmē, protams, tev jābūt saredzamam. Tāpēc apskaties uz turieni. Jā, mēs esam tieši pieguļam pie ļoti aktīvas ēkas, ļoti aktīvas ceļa. Jā. Un mēs absolūti esam redzami no ārpuses. Versum koncepts atšķirās arī ar savu apgaismojumu. Jā, jau visi pļavnieku un mežciema iedzīvotāji, viņi pamāna šo ēku, jo gar viņu nobraukt vienkārši nav iespējams nepamanot šo ēku, jo tik daudz apgaismojuma, tik daudz tāda maiga apgaismojuma. Protams, nav neviena ēkai. Tagad nav gan ieslēgts tas uz vakaru. Jā, protams, tas ir vakarā, viņa pieslēdzas, bet tas veido atkal tādu īpašo sajūtu atrodoties šeit.
Bet ejam uz biroju. Jā. Kur ir iekārtotas maigas zonas, koplietošanas zonas, kur... Bet visu vēl procesā, vēl šajā ēkā. Vienā ēkā jau visi jau ir iedzīvojušies, šeit vēl mazliet procesā mēs jums parādam. Mums jātiek uz 3. stāvu. Jā. Šeit laikam jāspēlē mūzika. Brauksim augšā, skatītājiem, ko parādīs ballīte. Kas tur notiek ballītē? Un kur ir. Mēs tagad esam biroja, 3. stāvs. Jā, mēs tikam līdz 3. stāvam. Kur ir, cik brīnišķīgais skats pa logu. Šobrīd mēs redzam atkal to pašu aktīvo ielu. Mēs redzam ļoti aktīvo kvartālu. Televīzijas torni, kur var redzēt. Pat televīzijas torni var redzēt, bet tas ir Rīgas landmarks. Jā, viņu var redzēt no jebkurienes. Tā kā, kur ir. Šeit mēs esam ar tevi tādā biroja zonā. Un atkal, ko mēs redzam? Mēs redzam diezgan plašas telpas ar ļoti labu insolāciju. Atkal gribu pateikt, ka šī ēka ir izplānota un uzprojektēta atbilstoši BREEAM standartiem. Ja? Tāpēc visi tie well-being vai sajūtu līmenis šeit ir ļoti augsts. Ja? BREEAM standarts, tas ir zaļa būvniecības standarts, kurš šobrīd ir arvien gan populārs, gan arī tuvākā laika būs obligāts. Ja? Tā ir tāda kā kvalitātes zīmē gatavo ēkai. Un šeit mēs šobrīd redzam gan apgaismojums, kurš atbilst tam standartam, gan arī dabīgais apgaismojums, kas veidotu, uzlabotu sajūtu, gan arī visa veida inženieru sistēmas. Un, ja mēs skatāmies šīm konceptam, ja, kas šeit šobrīd ir piedāvāts, viņam nav robežu. Mēs varam pārdalīt, gan izveidot mazāko biroju, gan arī praktiski vesels stāvs varētu būt apvienots, lai izveidot tādu pilnvērtīgo, nezinu, vai no IT biroju, vai no jebkuru, vai sales centru. Ja. Tas ir praktiski tādas šī brīža zināmākas plašo telpu pielietošanas jomas. Ja? Saka, lūdzu, Sergej, ja piemēram, es tagad gribu ierīkot savu biroju, izbūvēt virtuves zonu, atsevišķi, kā tu teici, grāmatvedības kabinetu, kā ir ar gaismām, kā ir ar kondicionēšanas sistēmām? Nebūs tā, ka es tur izbūvēšu zonu un tad man nebūs. Vai viņas ir pielāgojamas? Nē, tas viss ir pielāgojams. Šobrīd mēs redzam atkal, jo, lai nodotu objektu eksploatācijai, ir jānodrošina obligātas prasības ēku iekārtojumam. Ja? Tāpēc šobrīd pasūtītais, plānojot šo ēku, viņš jau ir pieņēmis kaut kādu konceptu. Un pēc šī koncepta šobrīd ir nodrošināts gan apkures elementi, gan gaismas elementi. Bet skaidrs, kad klients atnāk ar savu fit-out projektu, tad visi tie komponenti viņi tiek adoptēti un pielāgoti tieši tām telpām.
Un, kā Bet jau nav teicu, par ko satraukties, ja? Viss būs kārtībā. Vispār šajā dzīvē nav par ko satraukties, it īpaši, kad tu izvēlēs dzīvi versuma kompleksā. Jā, jo tas tiešām ir labs iegūms. Mēs varam aiziet arī, vienkārši iziet tādu brīvo soli, iziet tālāk un apskatīties. Pagaidām šeit ir sadalījums. Jā, pagaidām šeit nav durvis, šeit nav, bet jau ventilācijas agregāts ir, apgaismojums ir. Tas ir tas atkal, kā es saku, šī ēka ir izprojektēta atbilstoši BREEAM standartiem. Ja? Tas ir principa cilvēkiem, kuri Gaismiņā ieslēdz uzreiz gaišāk. Ārā šodien tāds tumšs. Jā. Ir labi. Jā, un viss tad atkal mēs varam skatīties to pašu bildi ar mūsu vainagu. Klausies, mūsu vainags ir ceļo zemi. Jā, viņš jau ceļo pie pasatītā. Tā kā rekur ir, atkal, principā, kā es jau teicu, no viena kabineta līdz veselam stāvam šeit jau šobrīd sāk pildīties, bet trešais stāvs šobrīd vēl ir pieejams. Tāpēc... Ne viss. Maziņš stūrīts ir aizņemts. Jā. Bet... Kur mēs ejam? Ejam tagad šeit? Es domāju, iesim tā. Ejam tā. Mēs ejam tad ārpus. Jā? Jā, iesim, parādīsim... Ko mēs parādīsim? Mēs parādīsim teritoriju, parādīsim, kā viņi strādā, un atgriezīsimies balēties, jo es zinu, ka es arī gribētu piedalīties šajā brīnišķīgā balē. Es arī neatteiktos. Esam atpakaļ. Jā, un tagad mēs esam atpakaļ ārā. Un, zin kā, es tev pavadīšu vienkārši pa tālāku ceļu atpakaļ uz Spāru svētkiem, bet pa ceļam izstāstīšu tev dažus faktus. Nu, skaties, kas nozīmē kvalitāte un atbildība būvniecības valodā. Būvniecības valoda tas nozīmē, ka gan attīstītājs, tas ir šī gadījumā Esma Capital, gan Aimasa, kas ir šī gadījumā šīs ēkas ģenerālbūvnieks, viņiem šajā kompleksā viņi iekārtoja savus birojus. Tas nozīmē, ka tas ir lielākais pārliecības signāls arī citiem klientiem par to, ka... Vēl tikai mēs gaidām PLV, visi ir grupa, kas ir būvs. Jā. Mums ir daudz projekti, un katrs mums grib ievilināt pie vás. Rekur ir Aimasas birojas. Jā, šobrīd mēs varam redzēt Aimasas biroju. Tas nav vienkārši augšā, kad strādā, nav Spārsvētkos. Jā, kad strādā, nav Spārsvētkos. Bet vēlreiz, jā, tas nozīmē, ka attīstītājs paliek šeit. Attīstītājiem šis projekts ir svarīgs. Viņš ikdienā komunicē ar visiem īrniekiem, turot roku uz pulsu, visiem pieprasījumiem, izaicinājumiem, kaut kādiem un uzlabojumiem, jo, kā mēs jau ar tevi runājam, ja, šīs projekts ir ārkārtīgi tehnoloģisks, ja, jo šeit pēc tā, kad būs trešā karta pabeigta, ja, šeit būs izveidots saules kolektoru parks uz jumta. Šeit būs iekārtotas ātras uzlades automašīnu. Daži nomnieki jau paši ir ielikuši noliktavās. Protams, bet tā ir lēnas, tie būs ātras. Ja? Tāpēc tas ir vienkārši veido tādu atkal kopējo komfortu īrniekiem un tādu arī mūsdienīgu signālu, ja? Kad visi šī kvartāla iemitnieki, viņi spēj
dzīvot ļoti mūsdienīgi, ļoti komfortabli, būt par savas nozares līderiem, ja, jo šeit arī kaimiņos ir tāds konglomerāts ar visādiem savas nozares līderiem. Un tas ir ļoti, kā vieta, tas ir tas risinājums, kur tu atrodies un cik veiksmīgs tavs biznes. Jā. Un tāpēc būt versumā, tas nozīmē būt šīs veiksmes centrā. Un es domāju, ka kur ir mūsu balīte ir šeit. Es tev nogādāju atpakaļ pie taviem kolēģiem uz balīti. Un es domāju, ka mums tikai atvēl pateikt, ka visi ir gaidīti. Protams. Jā, kur ir jāgriežas? Es arī gribu pāris vārdus. Es gribu pateikt tev paldies. Man vienmēr ir ļoti interesanti tevī klausīties, jo tu tiešām esi ļoti zinošs speciālists. Un, ja kādi jautājumi ir tādi jocīgi, tad man tā tehniskā zināšana ir. Tāpēc kaut gan mēs šeit nebūs, bet mēs esam sazināti. Jā, un skatītāji, ja tev kādi jautājumi droši www.versum.lv kontaktinformācija raksti, zvani, brauc uz vietas. Esiet visu laipni gaidīti. Paldies, Sergej! Paldies tev! Un lai līdz nākamajai kārtai mums drīz būs nodošana. Jā, un tad jau rādīsim ceturto. Jā. Cerams, tiekamies. Atā! Čau!